Nākamā runātāja mums stāstīs par prezentāciju Zane Kēlere, polihromā koka un stāja glezniecības restaurātore, smuki vai skaisti restaurēts. Un piesakot Zani, Zane restaurācijas jomā darbojas vairāk nekā 20 gadus. Viņa ir apguvusi restaurātoru izglītību Latvijas Mākslas akadēmijā un Hildesheimas Lietišķo zinātņu un mākslas augstskolā Vācijā. Zane ir specializējusies polihromo virsmu, gleznu un ikonu restaurācijā un darbojusies vairākos 10 objektu visā Latvijā, no Piedrujas līdz Ventspilī. Zane darbojas arī Kuldīgas Svētās Trīsvienības katoļu baznīcā, kā organizātori no Latvijas sadarbības projekta ietveros ar Hildesheimas universitāti. Un Zane ir Latvijas Mākslas akadēmijas mācības spēks. Savā runā viņa analizē dilemmas restaurācijas procesā, autentiskumu, ētikas un estetizācijas jautājumos. Smuki restaurēts. Kas ir svarīgāks? Ētika vai estētika? Vai bez objektu vizuālās izmaiņas restaurātoru darbs tiek uzskatīts par nepadarītiem? Saglabāt vai atjaunot? Uz šiem jautājumiem nav viens konkrēts atbildes, taču ar piemēru no Piedrujas katoļu baznīcas vēlos raisīt pārdomas par restaurāciju, konservāciju un pašu objektu vērtībām, kuras tas atklāja un reizē slēpj. Neliels ieskats teorijām. Ar vārdu restaurācija latviešu valodā apzīmē jēdzienu, kas sevī iekļauj gan konservāciju, gan restaurāciju. Ja tiek runāts par kādu objekta restaurāciju, tas tiek saprasts kā konservācija un restaurācijas kopējais cikls. Bet, piemēram, vācu valodā šos abus jēdzienus stingri nodala. Kur konservācija ir mākslas darba materiāla bojāejas gaitas palēnināšana vai apstādināšana, maksimāli saglabājot oriģinālo substantu. Savukārt par restaurāciju saprot vizuālo nepilnīgu likvidēšanu, lai vērotājiem palīdzētu uztvert mākslas darbu kopumā. Preventīvā konservācija var pastāvēt tikai kopā ar telpu, vidi un ārējiem apstākļiem, kurus kontrolējot un paredzot to izraisītos riskus, jau laicīgi var tikt novērst potenciāli bojājumi. Un tas ir visefektīvākais veids, kā saglabāt kultūru vēsturisko mantojumu, ja vien tās metodas tiek pareizi pielietot. 20. gadsimta aktuālā pārdomu tēma kļuva restaurācijas un konservācijas mērķis. Uz jautājumiem, kas ir šis objekts, kādas ir tā vērtības un kas jāsaglabā, mēģināja rast atbildes jau zinātniskā līmenī, mākslas zinātnieki, arhitekti, arheologi un citu profesiju pārstāvji. 1931. gadā Starptautiskajā vēsturisko pieminieku arhitektu un speciālistu kongresā Atēnās šīs pārdomas apkopoja un fiksēja dokumentā Kārtadeņu restaurājumu. 1964. gadā šo hartu vēlreiz pārskatīja kongresā Venecijā, ja arī dokuments vairāk attiecas uz arhitektūru. Šis uzskaitītās vadlīnijas arī citās disciplīnās ir labi saprotams, jo īpaši mākslas un vēsturisko priekšmetu saglabāšanu, proti konservācijā un restaurācijā. Tā, piemēram, citāts no hartas kodola skan šādi. Konservācijas un restaurācijas mērķis ir saglabāt pieminekļus gan kā mākslas darbus, gan kā vēstures notikumu liecību. Vēsturiski restaurātoru profesija, kā mēs to pazīstam mūsdienās, līdz pat 20. gadsimtam neeksistēja. Bija amatnieki, kura galvenais uzdevums bija uzsprišināt krāsas un atgriezt laika gaitā izdzisušo aplošanu. Uzdevums bija ļoti konkrēts – padarīt objektu atkal vizuāli pievilcīgu. Arī mūsdienās konservators, restaurātors ir amatnieks, tikai viņa uzdevums jau ir daudz sarežģītāks. Gan ētikas un līdz ar to darba tehniskajā ziņā. Pie tā ir vainojama objekta vērtība dažādo aspektu apzināšana.
kas uzliek lielu atbildību uz konservatoru restauratoru pleciem. Viens no ievērojamākajiem teorētiķiem bija austriešu mākslas zinātnes pētnieks Alois Rīgls, kurš savās pārdomās fiksēja apcerējumu no mūsdienu pieminekļu kults, tā būtība un rašanās. Vai arī šis darbs ir tapis 1903. gadā, Rīgls skaidrojumi par mākslas un kultūra vēsturiskajiem objektiem ir strukturēti un labi uztverami, iedalot mākslas un kultūra vēsturiskajiem objektiem, tātad viņu pamatkategorijās, proti atmiņas un tagadnes vērtības. Šādai vērtību apzināšanai un konservatoru restaurātoru uzdevumu formulēšanai pievēršas no jau 60 gadus vēlāk itāļu mākslas zinātnieks un restaurātors Cesare Brandi. Savā darbā Teorija del Restauro viņš uzsver, cik būtiski ir ar izpētes palīdzību skaidri definēt mākslas un kultūra vēsturisko objektu. Brandi objektam piedēvē vēsturisko un estētisko būtību, kas savā starpā konfrontē. Atšķirībā no Rīgla, Brandi ir konkrētāks un iestājas vēl stingrāk pret kādiem mēģinājumiem restaurācijā, tā sacīt pagriezt laiku atpakaļ. No saglabāšanas koncepta un restaurācijas viedokļa ļoti interesants piemērs ir Pietrujas Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīcas. Pirms 9 gadiem poļu restaurātori ar Polijas finansējumu veica aiz altāra esošās sienas freskas restaurāciju. 2017. gadā restaurātori no Polijas izstrādāja restaurācijas projektu koka altāra retablam, kura pamatā ir ne tikai konstrukcijas stabilizēšana un konservācija, bet arī pārkrāsojuma eliminēšana. Līdz pirmajam krāsojumam ir tālāk seko šī krāsojuma restaurācija. Jau izpētes laikā no Latvijas restaurātoru puses tika pamanītas problēmas, respektīvi sākotnējie slāņi retablam un altāra galdam nesakrīt. Visticamāk šie ir sakombinēti vēlākā laikā un pārkrāsoti vēl pēcāk apvienojošā tonalitātē. Taču šīs nianses netika ņemtas vērā, un tāmēr jau ir paredzēti darbi, kas no viņiem uzsvērojams. Konservācijas un restaurācijas darbi tika sadalīti. Koksnes konstrukcijas stabilizēšana, atslāņošana un restaurācijas. Grunts iekāšana tika uzticēta restaurātoriem no Latvijas, taču tonēšanu un retušu uzņēmās Polijas restaurātoriem. Atslāņojot objektu no visiem pārkrāsojumiem, tika secināts, ka uz altāra galda ir vairāki dekoratīvi krāsojumi slāņi ar dažādiem vēsturiskiem vizuālvērtīgiem labojumiem, kas vēl vairāk sarežģīja restaurācijas gala uzdevumu. Galu galā tika nolemts pilnīgi nenoņemt šos labojumus, bet tam tonēšanas laikā tos aizklāt un izcelt sanākot. Jā, arī tas izklausās ļoti saprātīgi, tomēr praksē tas ir liels izaicinājums. Ņemot vērā ievērojamos apjomus, poļu restaurātori izvēlējās vienkāršāku ceļu un aizklāja praktiski visu virsmu ar jaunu krāsojumu. Pie tam vēl interpretējot atsevišķus dekoratīvos elementus, kas nekādā veidā nesakrīt ar apakšā esošajiem. Rezultātā altāra retablis kopā ar galdu ieguva jaunu, neredzētu, slaigi krāsotu un zeltītu izskatu. Pēc gada tika uzsākts atkal jauns projekts Pietrujas baznīcā, šoreiz solu un balustrādes konservācija un restaurācija. Solu restaurācijas koncepts sakrīt ar altāra retabli. Latvijas restaurātori veic koksnes stabilizāciju, aizdara un pievieno zuduma vietas un veic pārkrāsojumu atslāņošanu, kas arī 2019. gadā tika izdarīts. Pēc atslāņošanas tika secināts, ka tonēšana ir te jau vēl sarežģītāk kā altāram. Jau daļa sākotnējā zilā krāsojuma laika gaitā ir nodažts līdz pat kokam. Tādēļ ir bijuši veikti vēsturiski vairāki labojumi.
Pirmkārt, uz zilās virsmas ir klātas lakas, kas ir pamatīgi sadzeltējušas un sākotnējiem zilajiem tonim iedevušas tumšu zaļgalīgu nokrausi. Otrkārt, noberzumi no zuļuma vietas tika piekrāsotas ar plānu ēnas krāsu, kas tajā laikā tika tonēta vadoties pēc netīrās lāņa, respektīvi tumši zaļgalīgās, nevis pēc apakšā esošās oriģinālās gaiši zilās krāsas. Rezultātā pēc virsējo krāsu slāņu noņemšanas solu krāsojums atklājas ļoti pleķēns. Un mēģinot veikt tonējumus pēc fakta, solu virsma iznāk ļoti plankmīga. No vienas puses varētu šo zaļgano slāņu noņemt, taču tas ir praktiski iesūcies apakšā esošajā krāsojumā, kā arī lielā daļā tas tieši sedz koku virsmu. Dotajā brīdī notiek tonēšanas un retušas koncepta izstrāde, lai izietu no šīs visnotaļ sarežģītās situācijas. Balustrādes konservācijas un restaurācijas koncepts standartā ir tāds pats – salabot koku konstrukciju un noņemt krāsas uzslāņojumus, tad veikt restaurāciju, proti tonēšanu un retušu. Diemžēl izpētes rezultātā nebija iespējams definēt balustrādes margas sākotnējo krāsojumu. Visticamāk, tas laika gaitā ir bijis jau bojāts, nomaskāts vai pilnībā noņemts. Kā arī margai ir vairāk uzslāņojumu kārtas nekā koloniju. Savukārt uz koloniju ir labi saglabājies sākotnējais zilais marmorējums ar oranžu dzīslojumu. Latvijas restaurātoriem tika uzdots noņemt uzslāņojumus, taču šoreiz nesamierīgi īsā laika periodā. Mēģinot paskaidrot, ka, lai saglabātu šo marmorējumu, ir vajadzīgs daudz ilgāks laiks. Uz to poļu restaurātors atbildēja, ka vajag ātri visu noņemt līdz kokām un pēc tam atbrauks kolēģi un pakrašīt tūkojumā pārkrāsnes. Tāda atbilde, protams, bija nepieņemama, līdz ar to tika nosūtīta vēstule Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldei ar prasību apturēt restaurācijas darbus. Gala rezultātā darbi bija pārtraukti un izsaukta restaurātoru komisija no Polijas, kas apstiprināja, ka tik īsā laika posmā nevar veikt kvalitatīvu balustrādes restaurāciju. Tāpat komisija secināja, ka darbi pie altāra retabla ir nekvalitatīvi izpildīti, respektīvi, tas ir pārkrāsnīts. Jāpiebilst, ka tajā pat laikā poļu restaurātori jau bija restaurējuši altāru arī krāsos Katoļu baznīcā, to pārkrāsojot pēc savas interpretācijas, neņemot vērā atrastās sākotnējās krāsojuma palīdzes. Un arī šeit Polijas komisija bija nopietni iebildumi jautājumu, uz kuriem restaurātori zināma iemesla dēļ skaidrs atbildes atteicās dot. Gala rezultātā balustrādes konservācija izdevās veikt lēni un prātīgi atdalot uzslāņojumus un maksimāli saglabāja sākotnējo marmorējumu. Taču jāatzīst, ka darbs nebija viegls, it sevišķi atdalot svinu baltā eļas krāsu un marmorējumu. Konservāciju un restaurāciju pabeidz 2023. gadā, no jau citi poļu restaurātori, kas respektēja jau padarīto konservācijas darbu un akurāti pieķelnēja balustrādi. Diemžēl pedantisms šoreiz nāca poļu restaurātoriem par labu, jo tika attīrīti arī ar nolūku atstātie pārkrāsojami laukumi, tādā veidā pilnībā zaudējot informāciju par objektu krāsojumu vēsturi. Problēma pastāv pašreiz valdošajās polichromā koka restaurācijas tendencēs, kas uzsvaru liek pārsvarā tikai uz Rīgla aprakstītā jaunā vērtība, proti vēlmi redzēt objekta pabeigtību krāsā un formā, bez nolietojuma un novecojuma tādā. Savukārt pats Rīgls to skaidro šādi, citēju, objekta jaunā pabeigtība svaigā būtībā, kas ietver vienkāršas kritērijus, proti nesalaustu formu un tīru polichromiju, spēja kurš novērtēt arī bez nepieciešamās izglītības. Lielākie zaudējumi pārkrāsojumu noņemšanai ir informācijas zudums.
par šī objekta vēsturi, vai arī pirms konservācijas un restaurācijas darbiem šie izpētes rezultāti tiek faktiski fiksēti un fotografēti, uz tiem nevar pilnībā paļauties, ka tie ir absolūti. Laikam ejot un tehnoloģijām attīstoties, ir iespējams arvien smalkāk izzināt objekta vēsturi, balstoties uz materiālu un ienesētām īpašībām. Šeit jāpiebilst, ka Piedrujas baznīcas interjera kompleksā, kā pēdējais ievērojamais priekšmets, ienāca 20. gadsimta sākumā, protams. Tas bija Ērdeļu prospekts, un līdz ar to ap šo laiku pārējie interjera priekšmeti, kuriem piedēvēja mēbeles raksturi, tika vizuāli pielīdzinātas Ērdeļām un tika ādarēti, tādējādi apvienojot baznīcas interjera raksturi. Arī šāda informācija uz šiem objektiem ir tagad zudusi. Ja raugāmies tikai no saglabāšanas viedokļa, tad pārkrāsota polichromā koka objekta oriģinālais slānis var ilgi saglabāties, ja iekonservēts zem šiem uzslāņojumiem. Uzraugot ēku tehnisko stāvokli, sekot līdzi vidē un klimatam, respektīvi praktizējot preventīvās konservācijas vadlīnijas, un ja nerodās tāda bojuma kā krāsas slāņu pacēlumi, tad polichromija var gulēt turlo gadsimtiem ilgi. Kā remdēt šo vēlmi pēc šī jaunā, proti nezināmā vecuma? Ir 21. gadsimts, izpētes iespējas un tehnikas ļauj izzināt zem pārkrāsojuma esošās polichromijas uzbūvi, tā skaitā izvērtēt materiālu novecošanas procesus, piemēram, lakas dzeltēšanu, metāla oksidēšanos, pigmentu krāsas izmaiņas. Savukārt iegūto informāciju ir iespējams reprojicēt nevis uz ordinālu, bet digitālajā realitātē. Paldies!